Sadraudzība, lai ir un paliek ar mums visiem. Mēs klausīsimies šai dienai veltīto Dieva vārdu, ko mēs lasam Markus evaņģēlijā 6. nodaļā no 30. līdz 34. pantam. Un apustuļi sapulcējās pie Jēzus un tam stāstīja visu, ko tie bija darījuši un ko tie bija mācījuši. Un viņš uz tiem sacīja: nāciet saurūp kādā vientuļā vietā un atpūšāties drusku, jo daudz bija, kas nāca un gāja, un tiem nebija laika pat ēst. Un tie laivā nogāja sauru uz kādu tukšu malu. Un tie ļaudis redzēja, kā tie nocēlās, un daudzi viņu pazina, un sapulcējās no visām pilsētām kopā un atnāca, kur pa priekš un sapulcējās pie viņa. Un Jēzus iziedams redzēja daudz ļaužu, un sirds viņam par tiem iežēlojās, jo tie bija kā avis, kam nav ganam. Un viņš iesāca tos daudz mācīt. Un tu, mīļais debesu Tēvs, sūti par mums savu gara gaismu, lai mēs varam izprast tavu neizmēramo žēlastību, ko tu ikdienā mums sniedzi. Un lai arī kavējoties pārdomās pie šiem dzīvības vārdiem, tie nestu dzīvību un ieprieci mūsu sirdī. Svēti mūs savu mūžības vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir un paliek mūžīgā patiesība. Amen. Lai slava un pateicība mīļajām debesu Tēvam un mūsu kungam un pestītājam Jēzum Kristum, kurš arvien vada mūsu dzīves gaitas, kaut arī daudzreiz mums nākās piedzīvot šo vārdu patiesību, ko Dievs mums saka caur pravietu. Manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav mani ceļi, bet manas domas ir augstākas par jūsu domām, un mani ceļi taisnāki par jūsu ceļiem. Ļoti zīmīgi ir šīs dienas Dieva vārdi, kas raksturo situāciju, kas notika pirms 2000 gadiem. Jēzus bija izsūtījis savus mācekļus, lai tie ietu tautā un aicinātu tautu uz atgriešanos no grēkiem, uz ļauno garu izdzīšanu un slimo dziedināšanu. Viņš tos bija izsūtījis par 2 piekodinādams, lai tie neņem 2 svārkus sev līdzi, nec arī naudu savās jostās. Un viņa mācekļi Jēzus dievišķā garā iespaidoti arī nevarēja citādi, kā burtiski izpildīt šo Jēzus pavēli, bija gājuši savā tautā un arī ar Jēzus instrukcijām
rīkodamies dieviškā spēkā, bija darījuši brīnumu lietas, gan izzinuši ļaunos garus, gan dziedinājuši slimos un arī saukuši pie atgriešanās no grēkiem. Un šeit šodien lasītā Dieva vārdā viņa atnāk ar pacelātu garastāvokli pie Jēzu, bet Jēzus ar savu dievišķā skatu ieskatījies viņos, redz arī zināmu noguruma pazīmes mācekļos un saprot, ka tiem ir nepieciešama atpūta. Un, lai gūtu šo atpūtu, Jēzus liek mācekļiem kāpt laivā, kur arī viņš pats iekāp, lai dotos uz Genēceretes ezerā vientuļāko krastu. Un tur tad arī viņi dodās mieru un atpūtu meklēdami, bet mēs redzam, ka ļaudis turenē apkārtnē negribēja šķirties no Jēzu, un drīz viņi vēroja Jēzus un mācekļu ceļus, un atkal, kad Jēzus pienāca otrā krasta ar mācekļiem, arī tur radās daudz ļaužu. Un šo ļaužu pulku uzskatot, viņš gūst iespaidu, ka šī viņa mīļotā tauta ir kā avis bez ganam, kam ir vajadzīga dievišķā vadībā un dievišķā gudrībā dzīves ceļam. Un viņš iesāk daudz mācīt. Mīļie kristīgie brāļi un māsas, 2000 gadi ir pagājuši no šī brīža, kas raksturo apstākļus toreiz. Ja mēs tās salīdzinām mūsdienu dzīvi ar turienes dzīvi, tad ārējā pasaulē ir ļoti daudz kas mainījies. Sevišķi zinātnes laukā ir nākuši lieli sasniegumi, kas radījuši tehniku, ar kuru palīdzību ir daudz atviegloti visi mūsu cilvēcei nepieciešamie darbi, ir iespējas ātri pārvietoties uz lielām attālumiem. Arī daudz slimības, ko agrāk nevarēja dziedināt, šodien tiek dziedināts. Un tomēr, blakus visam tam, mēs arī redzam, ka visām cilvēcās iespējām ir arī novilktas stingrās robežas. Mēs redzam, ka ne visi slimnieki no labākiem ārstiem var tikt dziedināti. Ja arī šodien mēs nemīlam runāt par ļauno garu apsēstiem un par ļauno garu izdzīšanu iespēju, taču tomēr ļaunā gara sekas un augļi arī mūsu dienās ir bagātīgi saskatami. Arī mūsu dienās ir jāsastopās ar ļaunumiem, ja arī ļauno garu neatzīstam, tad ļaunumu mēs noliegt nevaram. Mēs redzam, kas notiek mūsu ikdienā, ja mēs pašķirstam ikdienas laikrakstus, tad redzam, ka neatradīs neviena diena, kur nebūs visai dramatiski ļaunumi atstāstīti. Gan zādzības, slepkavības, laulības sairšanās un īsos vārdos neizsakami dažādie ļaunumi. Mūsu augsti attīstītā zinātne ir palikusi bezspēcīga,
pret visiem šiem ļaunumiem. Blakus tam arī vēl laiku pa laikam neapklust atzīšanās, kad atomkaru draudi nav pilnīgi likvidēti. Un vai tas tiks iespēts, to neviens cilvēks droši pateikt nevar. Un tādēļ arī tur ir labi, ka mēs zinām, ka tur, kur cilvēka padoms un spēks izbeidzās, ka tur mūsu debesu tēva padoms un spēks iesākās. Un ja nu mēs tā pārskatām vispārīgi šo mūsu laiku dzīvi, tad mēs redzam, ka ir daudz cilvēkiem, kuri savā dzīves steigā un savos spraustajos mērķos nevar ierindot, padomāt arī par Dieva ceļiem, par savu kristīgo pienākumu, par savu pienākumu pret savu tautu, kad neatliek laika padomāt. Un ja mums tā nu neatliek laikā padomāt par savu Dievu, par savu dvēseli un par savu tautu, kur tad nu mēs nonākam? Mīļie kristīgie brāļi un māsas, mums ir jāskatās reālai dzīvei acīs, reālās dzīves īstenībā. Visai cilvēcei viņa nav iepriecinoša. Ne tikai vien ar atomkara draudiem, bet arī sadzīves veidos. Vai īsta cilvēcīga dzīve var būt pilnvērtīga, ja katram cilvēkam nav savā īsti kristīgā gara apgarotā ģimenes dzīve. Un mēs redzam, ka šādas īsti kristīgā garā apgarotās ģimenes dzīves mūsu dienās ir visai reti sasniedzamas. Un ja nu mēs tagad domājam par savu tautu, kurai ir izkaisīta, ja mēs kavējamies pārdomās par mūsu tautas vairākumu tur santēvu dzimtenī, tā mēs zinām, ka bezdievīga okupācijas vara gluži tīri atklāti rīkojas tā, kā skaidri redzams, ka viņas mērķis ir mūsu tautu iznīcināt arī fiziski, pilnīgi mūsu santēvu dzimtenē. Kaučaru līdz šai dienai tas pilnos apmēros nav izdevies, taču mūsu santēvu dzimtenē es droši varu sacīt, ka iedzīvotāja vairākums šodien tur ir sveštautieši, nevis mūsu latviešu tautam. Un šī sveštautiešu pārsvars ar katru dienu pieaug, iepludinot no citām vietām sveštautiešus. Un ja mēs pārmetam skatu šeit uz brīvo pasauli, tā mēs gan zinām, es esmu ceļojis, Dievs man ir ļāvis ceļot par dažādām zemēm, par dažādām vietām, it sevišķi šeit Savienotas valstis, gan arī Eiropā, pat arī Austrālijā, bet visos manos ceļojumos es neesmu nevienu tautieti sastapis, kurš būtu sacījis, ka man trūks dieniškas maizes, man trūks pajumtes. Viss, kas laicīgai dzīvei ir vajadzīgs, tas ir pietiekošos apmēros visiem bijis. Bet ja mēs tagad jautājam, vai mēs ar visu to, kas mums šodien šeit ir, un tāpat arī citos brīvās pasaules zemestūros, vai ar to esam gluži apmierināti, vai mēs nejūtam, ka kaut kā mums trūkst. Mums trūks neapšaubami mūsu mīļotā dzimtene,
Mēs ilgojamies pēc tās, bet kas mums to dos? Daudz esam cerējuši un paļāvušies uz lielām tā sauktām kristīgām tautām, kuri varbūt rūpējās tur par vidusjūras austrumiem, par Libanonu, kurā ir vēl mazāka nekā mūsu Baltijas valstis. Tur visu pasaules intereses saistās, bet Latvija, Igaunija un Lietuva visai maz tiek pieminēts tā, kā tur nekādas problēmas nebūtu, un latviešu tautai un Baltijas tautām nebūtu nekas, nekāda palīdzība jāsniedz. Tātad mēs redzam, kā visas cerībās uz politiskiem vadītājiem nav piepildījušies. Šī ziņā mēs varam sacīt, ka mēs esam ļoti līdzīgi toreizējai Izraēļa jeb jūdu tautai, kurā toreiz arī bija pakļauta lielai Romas impērijai. Ja tā, ka mēs tomēr nejūtamies pilnos apmēros, bez kādām rūpēm un ilgām, un vēl vairāk, kas, ja mēs speram soli tālāk par mūsu tautu brīvajā pasaulē, viskumjākais ir tas, kā dažkārt mēs sastopam cilvēkus, kuri ir piekusuši ne tikai no fiziskā darba smaguma, bet piekusuši arī garīgā ziņā. Un piekusuši un pazaudējuši ticību, ka mūsu latviešu tauta šeit brīvajā pasaulē varēs turpmāk vēl ilgstoši eksistēt. Tā ir viena smaga un sāpīga lieta. Es arī šoreiz drusku vairāk par mēnesi apceļojis no viena krasta līdz otram krastam Savienotās valstīs. Manie personīgie iespaidi ir tādi, ka mūsu tautā, kur visur pēc mums sastapies, pirmā svētdiena, šī jau ir 5. svētdiena, kur Dievs man ļāvis to laimi un prieku būt tautiešu vidū. Pirmā svētdienā, 30. jūnijā, man bija lemts būt Garezarā, kur atklāja latviešu vasaras vidusskolu ar pāri par 170 vidusskolniekiem. Otrā svētdienā Dievs ļāva man būt Kursā, kur arī bija atklāja Kursas latviešu vidusskolu, kur bija ap 50 vidusskolnieki. Trešā svētdienā Dievs ļāva man būt starp taustiešiem Indianopolē, kur dievkalpojumā varēja dalīties ar saviem tautiešiem. 4. svētdienā man Dievs ļāva būt kopā ar saviem radiniekiem Desmoinā, kur arī bija iespēja dalīties pie Dieva vārdam, smelt garīgus spēkus turpmākam ceļam. Un atceroties pirms vairākiem gadiem mūsu mīļā prāvestā Veinberga aicinājumu iegriezties arī pie viņa, šogad to iespēju Dievs arī man ļāva, kaut arī šīs ceļojums nebija tik gluds, kā es biju domājis. Sevišķi jāatcerās mēs pagājušo piekdienu, kad mēs redzējām, ka tiešām burtiski piepildās cilvēks gan domā, bet dara tomēr tikai Dievs, ja viņš pašķir ceļu. Ja jūs varbūt daži, kas esat šeit, kas arī gribējā būt un cerējā būt piekdienas bībeles stundā, ka tā vispār nenotika. Ja mēs tā jautājam, kas tur būtu vainīgs, ka viņa nenotika. Mēs zinām, kad mēs cilvēki ar vienu, kur neveiksmes ir, meklējam vainīgo.
kas tur vainīgs būtu. Bet apstākļus īstenībā apskatot, tad ir jākonstatē, ka tur neviena īsta vainīga nav. Un šī gadījumā vienkārši paredzētā autobuss vienkārši neradās, un tādēļ man nebija iespējams saulaicīgi norunātā laikā būt Silver Springā, kur mīļais prāvests mani gaidīja, un nākošais buss, kas aizgāja vairākas stundu vēlāki, mūsu mīļais prāvests nespējās sagaidīt, cerēja, ka es varbūt nebūs aizbraucis tālāk, ka buss nebūtu pieturējis Silver Springā, brauca tur mani meklēt. Pa to laiku mans buss, nākošais buss pienāca, un es arī turpat stundu nogaidīju, kad nezinādams uz kur pusi, lai no es iet svešā vietā, bet cerēju, kad prāvestāvs būs braucis uz bībelstundu, lai vēl tur sapulcētie velti negaidīti un būs mana vietā to bībelstundu vadījis, nekādu citu padomu neatradis. Es paņēmu taksi un citur nezinādams braukt, aizbraucam uz prāvestāva dzīvokli, kamēr viņš vēlreiz bija atgriezies Silver Springā un tā tālāk. Redziet, jūs redziet, kāda ir dzīve. Ja mēs tagad gribētu pārcelties 2000 gadus atpakaļ, kā tad varbūt spriestu? Man liekas tādēļ, ka tur vairāk ļaudis mēdzā atzīt gara iespaidu, laba gara iespaidu un ļauna gara iespaidu. Tad tur varētu būt, daži varbūt spriestu tā, ļaunais gars man ir ietekmējis ar aplamu domu, lai es negaidu, lai es domāju, ka prāvestāvs ir bībelstundā. Un lai es vienkārši nezinādams, kur tā bībelstunda atrodas, citi ceļa nebija, lai es braucu atpakaļ uz prāvestāvu dzīvokli. Kamēr atkal varbūt var sacīt, ka prāvestāvs būtu iespaidots atkal tā, aplami iespaidots, lai negaid man ilgāk Silver Springā un brauc uz nākošo staciju. Redziet, kādas iespējas varēja būt. Mani dārgie brāļi un māsas, es gribu jums sacīt tālāk. Tad tomēr vēl varēja būt vēl kāda cita iespēja. Nu, es gribētu teikt, ko? Es gribētu teikt, ka paši tie mīļie, dievvvārdu mīļotāji, kas bija sapulcējušies uz bībeles stundu, varēja paši atvērt bībeles grāmatas un lasīt un izteikt katru savu domas un savus ieskatus par katru vietu, un tā arī Dieva gars varēja apgaismot un arī svētīgus brīžus pavadīt. Nu, tas ir viens atstāstījums no dzīves, bet vai tas ir bez Dieva ziņas? Ja jums būtu pacietības, es varētu līdz pusnaktī jums stāstīt par brīnišķīgiem ceļiem, kādas Dievs mani ir vadījis. Un es droši varu vienīgi apgalvot, ka nekas nemāc ne mūsu galvas nekrīt bez mūsu debes tēva ziņas. Un ja arī daži ir pazaudējuši ticību, ka mūsu tautai būs iespējas vēl tālāk dzīvot, tad gan es varu sacīt jums drošu, tas var būt tikai ļaunā gara iedvēsme, kas gribētu teikt, ka Dievs negrib, lai latviešu tauta dzīvotu. Es uzdrošināju jums apgalvot,
dzīvais, reālais Dievs tiešām grib, lai latviešu tauta zeltu un plauktu citu tautu vainagā. Bet, lai tas varētu notikt, un lai latviešu tautu spētu dzīvot, tad arī mums pašiem ir nopietni jāgrib dzīvot un jāņem vērā stingri un noteikti Dieva negrozamie svētie likumi. To darot, mēs dzīvosim un plauksim par spīti visiem mūsu tautas ienaidniekiem, un reiz arī Dievs mums dāvātu atkal pašiem savu zemi, bet velti ir cerēt uz kādiem politiķiem vai kādu citu cilvēku, bet vienīgi atpakaļ pie Dievam, pārbaudīt nopietni, cik mums atliek laikā toties savam debesu tēvam, lai no viņa prasi lūgtu padomu un spēku iet to ceļu, kas mūs ved pret gaišai nākotnei. Tādēļ, mīļie brāļi un māsas, varbūt mēs vēlāk varēsim kavēties ilgāk vēl arī pie varbūt bībeles stundu, ko mēs piekdien nenoturējam, varbūt, ka ja jums kam būs pacietības, tad pakavēties un dalīties arī pārdomāts. Bet tagad tikai atcerēsimies mēs pestītāju vārdus, ko viņš ir teicis saviem mācekļiem, to viņš saka arī mūsu tautai. Es dzīvoju, un jums būs dzīvot ar mani. Nenoraidīsim šo Jēzus piedāvājumu un dzīvosim šeit ar Dievu un mūžībā. Āmen. Te nu ir vietā tagad dziedāt dziesmu, dod mums jaunu dzīvi Dievs, lai tas jaunais gads mūs nevarētu vadāt tā kā kādreiz notiek. Vai, ja ir kāds saulē, mēs jau gan saulē sauļojamies kādreiz un cepenamies tīšā prātā un meklējam sauli. Bet, kad tā saule spīd, mums kādreiz arī nepatīk. Dzīve var izmainīt vietas. Tā iespēja ir. Jā, tas jau ir. Dod mums jaunu dzīvi, Dievs. Dod mums jaunu dzīvi, Dievs, jaunus priekus, jaunas sapnes, labam līdzi riksmaties, un pēc skaidrības visapes, laimes saule aus un riet, gans uz mūžu riet. Jaunu sirdi šķīstīgu, izlūdzamies tēvs no tevis, tādu kādu bītu, vienreiz savam bērnam devis, ticēt, cerēt, svētījus, mīlēt, nepierpūs. Jaunu skatu tēti dod, acis tevis meklētājas, tev lai tavas pēdas rod, un tur augšām mūžā mājās, un kad debes atvērsies, tevi lai tas skata Dievs. Lūgsim Dievu. Mīļais debesu Tēvs, mēs katrā vietā Tevi varam piesaukt un pielūgt un Tevi atzīt, Tevi meklēt un arī Tevi atrast.
Visvairāk mēs to darām mūsu mīļā dievnamā, kas ir celts tavam godam, bet tu esi radītājs, un tu esi mūsu pestītājs, un mēs varam tevi sastapt zem kokiem un saules spožumā un ēnā. Mēs tevi varam sastapt ēnā, kā pravietis senos laikos, klusā vēsmā sajūta tavu klātbūtni. Mēs varam arī tevi sastapt negaisā un vētrā. Tā, mīļais debes Tēvs, mēs nākam pie tevis. Nākam savā lūkšanā. Un visdziļāk un visvairāk mēs tevi sastopam un atzīstam tavu klātbūtni, kad mēs visā klusībā tevi lūdzam, savās sirdīs un savās domās. Šī brīdī mēs nevaram tā visā savā sirdžu dziļumā, tavā priekšā tā varbūt nāk, kā tas ir, kad mēs lūdzam, kad mūs kaut kas spiež. Un tomēr mums vajag arī tādus brīžus, kur mēs varam tevi teikt un slavēt. Un tas ir kā radīts šāds brīdis, kur mēs nākam saulainā, svētrītā, svētdienā, pie tevis savā lūkšanā, ka mēs tevi pirmām kārtām slavējam un tevi pateicamies. Tu mūsu viesi esi vadījis tālus ceļus no Zviedrijas un tagad vairāk kā mēnesis šeit pa Amerikas Savienotām valstīm. Un viņš vienmēr saka un slavē, cik brīnišķīgi ir tavi ceļi. Un mēs katrs viens varēsim savā domāšanā un savā sirdī izjust, cik brīnišķīgi ir tavi ceļi. Kaut arī mums kādreiz kļūdās, un mēs kādreiz nobraucam nevietā un neceļā, vai braucam par ātru, kā tas šodien gadījās. Mīļais debes Tēvs, piedod mums mūsu pārkāpumus, un vadi mūs tanī labā un pareizā un taisnā ceļā, lai mēs darām to, kas ir labs un mums par sveitību un citiem par labu. Tā lai ir mūsu lūkšana, un to mēs lai lūdzam, un vienmēr lūdzam par visu savu tautu, par savu dzimto zemi, par baznīcu, kas ir dzimtenē, un par baznīcu, kas ir trimdā, un arī par citiem ticīgajiem no dažādām mīlēm, tautām un valodām, kas visi tevi meklē, un kas visi arī grib tevi atrast, un bez tevis maldās, un ar tevi iet to ceļu, kas nes svētību. Un mēs lūdzam arī par šo zemi, kurā mēs mītam, kur pēdējās nedēļās daudzi ir domājuši, un arī mēs gribam vēl domāt labas domas un savu lūkšanu teikt par šīs zemes populāro vadītāju un prezidentu, palīdz viņam visā pilnībā atveseļoties, jo vien tas ir tavs padoms un tavs žēlīgais prāts. Un debes Tēvs vadi katru vienu no mums un mūsu mīļos tūmā un tālumā, kas tepat, kas palikuši mājās, tepat mūsu draudzēm, vai kas ir kaut kur pavisam lielos tālumos, un sveitī un sargā mūs žēlo un vadi, kad mēs visi kopā vienojamies tādā lūkšanā, kas mums ir mūsu lielā lūkšana. Mūsu Tēvs debesīs, sveitīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā ir zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Tā kā mums ir daudz dziesmu. Jā, varbūt, ka mēs, ja mēs bibelskundu turam, varam arī tur izmantot viņu. Arī tur var, jā. Mācītājiem Grīvānam, pie tās pašas varbūt iznāk arī ziņas teikt, ir tikai, viņš ir ievērēts par Stokholmas latviešu draudzes mācītāju. Draudzē ir 6 līdz 700 cilvēki, mēs netiekam līdzi.
viņam ir 11 dievkalpojumi uzlikt par pienākumu gadā turēt. Viņš ir apmierināts ar to, jūs domājat? Nē, viņš nav apmierināts. Viņam sirds ilgojās, ka viņš vairāk varētu kaut ko darīt. Un es domāju, ka mēs arī būtu apmierināti. Ko jūs iesākat, ka mācītājs būtu ar mieru tikai 11 dievkalpojumus gadā noturēt. Es domāju, ka cauri būtu. Jūs to mācītāju cīt prom un meklēt citu. Tādu kā Grīvāni, kurš grib turēt katru svētdienu dievkalpojumu. Nu, un tā redziet, tāpēc viņš turēja to bībelstundu. Viņš grib to bībelstundu nepalaist garām. Un ja no jums ir pacietība, varbūt, ka jāiet būs pa priekštainiec, vai ne? Un ja tā būs pacietība, ja tā varēsim atrast kaut kur kādu ēdu. Un tagad ķersimies pie tās dziedāšanas, kuras dziesmu nu der. Ņemsim tādu īsāku. Pārāk daudz nemaz to dziesmu nav. Dievu slavēšana. Es teicu tevi Dievs. Jā, tas ir jā. Es teicu tevi Dievs.